Šajā epizodē tu iemācīsies, kā sākt lietot mākslīgo intelektu gudri un efektīvi. Ja jau esi sācis spērt pirmos soļus darbā ar ChatGPT, lūk 3 padomi, kā vari uzlabot rezultātus un strādāt vēl efektīvāk. Pirmais, katram tematam savs čats. Ja jautās visu vienā sarunā, ChatGPT var sajaukt tēmas. Labāk katrai tēmai izveido atsevišķu čatu. Piemēram, palīdzība ar e-pasta tekstu, recepte vakariņām vai Excel jautājumu. Tā ChatGPT labāk sapratīs kontekstu un sniegs precīzākas atbildes. Otrais, sāc ar skaidru mērķi. Neprasi vispārīgi, piemēram, palīdzi man darbā. Tā vietā pasaki konkrēti, ko vēlies sasniegt. Uzraksti draudzīgu atbildi klientam, kas kavē maksājumu. Vai arī palīdzi izveidot vienkāršu Excel tabulu izdevumu uzskaitei. Jo precīzāks jautājums, jo noderīgāka atbilde. Protams, šie piemēri arī ir vienkāršoti, tomēr, ja vēlies uzzināt mazliet vairāk, kā uzrakstīt perfektu uzvedni, noskaties 44. epizodi. Trešais, precizē un pārjautā. Ja pirmais rezultāts nav ideāls, viss kārtībā. Vari pārfrāzēt jautājumu vai paskaidrot, kas nav īsti labi, piemēram. Uzraksti to īsāk vai izskaidro vienkāršāk. Ar katru piegājienu atbildes kļūs arvien precīzākas. Mākslīgais intelekts kļūs par noderīgu ikdienas rīku, un tev tikai jāiemācās efektīvāk ar to darboties. Šie 3 soļi tev palīdzēs. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.